Vai Nacionālā apvienība grasās virzīt savu Rīgas mēra amata kandidātu un kāds pārsteigums izskatās, ka uz to pretendēs Baiba Broka? Jūs man jautāsiet, kā par mēru var pretendēt jau esošā mēra sievas labākā draudzene, kurai nav pielaida valsts noslēpumam? Nu, var un vajag. Nu, kas tad ir? Nacionālā apvienība arī dažreiz balso tāpat kā Saskaņa un Rīgas domas budžetā nacionālo priekšlikumu saņem atbalstu. Bet tas taču ir labi. Arī brīvostas valdē Broka balso tāpat kā Ušakovs ar Ameriku. Nu un? Vai te vienmēr uz asumiem jāiet? Tad nebūs taču nekāds konstruktīvais darbs. Bet ir tomēr cilvēki, kas nenovērtē Baibas Brokas labos centienus. Esot kaut kāda Rīgas domas deputāti no Nacionāļu partijas, kas grasoties iet prom, ja par mēra kandidātu būšot Broka, jo viņu prāt redz Broka būšot odreiz uzsildīta zupa. Kaun viņiem nav, paši viņi vecas kotlets vīrieši baigie, jā? Gribot par mēru kaut kādu tur Jurģi Klotiņu. Kas vispār ir Jurģis Klotiņš? Es esmu Jurģis Klotiņš. Kandidēju Rīgas domas vēlēšanās no Nacionālās apvienības saraksta. Vai viņš jēdz kā uz plakāta smuki izskatīties? Vai viņš vispār saprot, kas ir BMW? Un vai ir bijis ārzemēs un vai lieto kaut kādas smaržas un pazīst Māri Sprūdu? Nu, protams, ka nē. Gan jau neko vairāk par etalonu trolejbusā nav redzējis. Baiba Broka jā. Viņa lūk prot pieklājīgi uzvesties, iznesties un pārstāvēt Nacionālās apvienības ideālus Rīgas domē, pieņemšanā pie Nila un Māra Sprūda. Par Baibu.